Čau! Tagad es gribētu jums piedāvāt kādu vingrinājumu programmu, kur mēs vingrosim uz trepēm. Katram mājās ir trepas, un to var izmantot kā lieliskāko trenažieri un vingrinājumu palīgu. Man palīdzēs Dārta. Čau! Trepas ir, ejam uz priekšu. Sāksim ar vienkāršāko skriešanu augšā un lejā pa kāpnēm. Uz priekšu un atpakaļ vienmēr ar seju. Sāc ar skrējienu pa kāpnēm. Pa vienam pakāpienam skrien augšā, skrien lejā. Atkal skrien augšā, skrien lejā. Tad palielini pakāpienu celšanos augšā pa 2. Aiziet. Lec uz katru otro, skrien lejā. Atkal 2. Un lejā. Tad, ja tev ir spējas, 3 pakāpieni. Un skrien lejā. Pamēģini vēlreiz. Un tad var atkal atsākt pa vienam. Šī ir skriešana pa kāpnēm. Turpināsim ar lecieniem sānis, tās pašas trepas, tāpat Dārta, aiziet. Sāc ar lecienu sānis, uz katra nākamā pakāpiena, uz katra otrā un noskrien lejā. Tad lec uz otru pusi. 1, 2, 3 un skrien lejā. Ar pirksgalu, ar otras kājas pirksgalu tu vari pieskārties pie trepēm, lai noturētu līdzsvaru. Un skrien lejā. Šie ir lecieni sānis pa trepēm. Turpinājumā izklupieni, izmantojot trepas, liec kāju uz otrā pakāpiena, noturi svaru tieši pa vidu un izklupiens un nāc atpakaļ. Viena kāja un otra. Rokas tur sārnos vai priekšā līdzsvaram, lēnām un nesteidzīgi. Veic šo vingrinājumu, nesasveries ne pa daudz uz priekšu, ne arī pārliec svaru atpakaļ. Tur svaru tieši pa vidu. Joprojām turpinot attīstīt ķermeņa lejas daļu, tagad mēs veiksim iesēdienu ar vienu kājas pirksgalu. Tas ir šādi. Labo kāju uzliec uz otrā pakāpiena, uz pirksgala. Kreisā kāja tiks saliekta, rokas tur priekšā līdzsvaram un veic iesēdienu, dibeni vēl kaut atpakaļ un celies augšā. Viss svars tev ir uz kreisās kājas. Centies dibeni vilkt atpakaļ un kreiso celi neizlikt tālāk uz priekšu nekā pirksgalu. Centies noturēt tie taisni. Šie ir iesēdieni ar kāju uz pirksgalu. Turpinājumā arī iesēdieni, dažādas variācijas, šoreiz ar skatu pret sienu. Labā kāja uz pakāpienu otrā, kājas uz vienas līnijas, ieelpo, laidies lejup un celies augšā. Uzkāp uz pakāpienu, nokāp lejā, iesēdiens. Šie bija iesēdieni sānis ar kājas pacelšanas pakāpienu. Nākamais vingrinājums attīstīs tev kājas lejas daļu, jeb ikru muskuļus. Nostājies uz pakāpienu, tā lai papēži būtu nedaudz pāri pakāpienam. Un noteikti pieturies ar roku pie stangas, pie kāpņu margas. Ieelpo, ieslīd ar papēžiem dziļāk un uz izelpu pacelies pirksgalos. Noturi saspridzinājumu 1 sekundi un tikai tad lēnām laidies lejā. Turi ķermeni teiksni.
Šīs ir pacelšanās uz pirkstgaliem. Nākamajā vingrinājumā savienosim divus vingrinājumus kopā – dziļu izkupienu un pacelšanos uz pirkstgaliem. Stāvi taisni, pieturies pie margas, veic dziļu izkupienu, tad kāp uz otro pakāpienu un pievelc otru kājas pirkstgali klāt. Atstiepies atpakaļ, kāp augšā un pacelies. Lai šo vingrinājumu padarītu vēl grūtāku un efektīgāku, pacelies uz pirkstgaliem. Un celies augšā, mēģini pacelties uz pirkstgaliem un lejā. Šis vingrinājums ir statiskais sasprindzinājums, tev ir jānotur balsts. Novieto plaukstas uz pakāpiena, mēs izvēlējāmies trešo, tā lai plecs atrastos tieši virs plaukstu locītavām. Ievelc iekšā vēderu, izvirz uz āru dibenu un turies taisni. Turpini elpot. Noturi pusminūti līdz pusotrai, atkarībā no tavas sagatavotības. Šis ir balsts uz trepēm. Šis vingrinājums, kas saucās vārdīte, lieliski attīstīs visu tavu ķermeņa muskultūru un arī rokas. Apsēdies un sāc laist leju pa vienai roku, kājas, rokas un kājas. Neizlaid nevienu pakāpienu un rokas kustina tikai tad, kad kājas ir nolikts jau zemāk. Šī ir vārdīte.